visi runā, ka jābrauc uz Eiropu strādāt, un Latvijas jau tā kā nav ne Eiropā, ne Eiropietis. Ar labu izglītību profesijām ārsti viņi izvēlās cept būciņus vai ravēt burkāns. Tā, ka mēs kopā gribētu kaut kur braukt, kaut ko ravēt vai fabrikā strādāt, man mūžā tā nav. Es daru to, lai viņi būtu ieinteresēti palikt te. Šovakar raidījumā Teritorija 20+ pabūsim pie cilvēkiem, kas priecājas par globālo sasilšanu. Pateicoties siltajam klimatam, Latvijā beidzot tiek audzēta lavanda. Iepazīsimies ar mazpulkiem, topošajiem lauksaimniekiem, kā arī uzzināsim par Suitu novada audēju vērienīgajiem nākotnes plāniem. Latvijā ir divas vietas, kas vizuāli kontrastē ar ierasto Latvijas dabas ainavu. Tie ir violeti lauki, kas turklāt izplata spēcīgu smaržu, ko var sajust vairāku 100 metru attālumā. Runa ir par lavandu, augu, kas tradicionāli tiek kultivēts siltākās zemēs. Kā gadījies, ka lavanda tagad sastopama arī Latvijā? Iemesli varētu būt divi – globālā sasilšana un kādas ģimenes uzņēmība un mērķtiecība. Inga Purava un Rihards Šķeltiņš jau 2 gadus nodarbojas ar lavandu audzēšanu Latvijā, par spīti tam, ka šis aromātiskais augs daudz labprātāk dod priekšroku Provanses reģionam Francijā. Pēc definīcijas nav piemērota, jo Latvijā ir tās lietas, kas lavandai vismazāk patīk, ja, kas ir augstums, daudz lietus un maz saules. Tās ir 3 lietas, kas lavandai neder, bet pagājušās 2 vasaras bija ļoti labvēlīgas. Bija baigi karsts brīžiem, plus 30, tur bija pilnīgs Provanses klimats, un vispār tā globālā sasilšana arī kaut kādā veidā palīdz mums ar šo projektu. Varbūt pēc gadiem 5 mēs būsim, kā angļi saka, on the spot, jā, ar šito. Mēs to daram dēļ mīlestības, skaistumu un smaržām. Pirmā lieta, ja vēl arī nauda nāk klāt, teiksim, ja var nopelnīt, vispār fantastiski. Riharda pamatnodarbošanās ir naftas produktu treidings, un viņš ir pieredzis samazināt biznesa riskus. Tādēļ ģimene iekopusi lavandas laukus 2 attālinātās vietās Latvijā – pie Saldus un Limbažu pusē. Un jau šogad ģeogrāfisko risku sadalīšana attaisnojusies. Praktiski 50% līdzīpašnieks ir dievs šim projektam, jo viņš ir regulē tos laika apstākļus, ja? Un tas, ka mums, piemēram, Saldū pagājuši gadu bija tie ārprātīgie lieti, ja? Rudenī, atceraties, varbūt tur bija viss Saldus centrs zem ūdens, mūsu lavandas arī laukus tas skāra, jo zemajās vietās mums noslīka, viņas ūdeni nepanes vispār, teiksim, lavandu lauka dēļ lietus varētu nebūt. Viņām ūdeni, mitrumu nevajag, jo Provansā viņas aug pilnīgi sausos apstākļos, būtībā akmeņos. Iesākumā Inga veikusi eksperimentu vēl nezinot, ko Holandē pirktie lavandas stādi teiks par Ziemeļvidzemes augsni. Pats sākums man bija tāds maziņš tāds eksperimentālais lauciņš, kur man bija kaut 12 stādi. Mēs vienkārši mēģinājām, vai viņi zied, vai ko viņi dara, bet mēs tā īsti vēl nezinājām, kā viņi jākopja un tā. Tad es gāju manikīru šķērītēm un griezu ārā viņas. Tos ziediņas, kas bija jānovāc, viņas ar manikīru šķērītēm griezu no stāda laukā un taisīja pušķīšus. Un tā. Pagājuši gadu mums bija uz pusi mazāks tas lauks. Ražas novākšana līdz ar to ir īpašs pasākums. Te nav nekādi rudzi, ko var novākt ar pļaujmašīnu. Rihards un Inga, kā īsti sociālistiskā darba pirmrindnieki, strādā ar sirpjiem. Mēs Latvijā pagājuši gadu bijām šajā visā Vidzemes reģionā lielākie sirpju pircēji. Mēs kaut izpirkām visos veikalos, jo katrā veikalā ir pa 2 sirpjiem, ja, un tad mēs braucām 1 sirpi, nopirkām Limbažos, 2 tur Valmierā, jo neviens viņus neņem, nevienam viņus nevajag, tie ir tādi netradicionāli darbarīki. Un mēs viņus te visus izpirkām, beigās mums ir draugi arī dažādās citās vietās un Amerikā. Amerikā baigi populāri citās lavandu fermas, un tad mēs tiem draugiem sakam help, mēs esam izpirkuši visus latviešu sirpjus, sūtiet šurpu, tad viņi mums fiksē ar paciņu atsūtīja no Amerikas vēl dažas sirpjus, lai mēs varam, teiksim, piesaistīt arī vairāk cilvēkus pie tās novākšanas. Palīgā vecākiem nāk arī meitas.
Benita un Amanda, un pagaidām ir ļoti grūti pateikt, vai lavandu audzēšana varētu kļūt par dzimtas nodarbošanos. Man jau apnika. Viņi nav tas, viņi tā līdzīgi kā tētis, laikam. Viņiem abiem citas lietas ir interesantākas. Manā mazo laikam ir tas, ne, Amandiņ, tu gribētu audzēt? Jā, patīk, kā smaržo un griezt un arī ravēt. Kam tad īsti paredzēta lavanda? To izmanto kā aromātisku augu, kam ir nomierinoša iedarbība. Patīkama aromāta radīšanai tiek izmantot gan lavandas ziediņi, gan arī no tiem destilētās ēteriskās eļļas. Francijā mēs dabūjām zināt, ka viņi stāsta, ka pirmais pielietojums Jēzum Kristum kājas jau ir mazgātas ar lavandu eļļu, jo tā eļļa ir ar antiseptisku un antibakteriālu iedarbību, un viņa viduslaikos ir lietota ļoti daudz dažādos medicīniskos nolūkos. Kā viens no ļoti interesantiem veidiem ir, ka Eiropā plosījās mēris, izmira veselas pilsētas un ciemati, un Latvijā arī ļoti daudz izmira. Tad Francijā esot bijis tā, ka Parīzē zagļi ir iezieduši rokas ar lavandu eļļu un gājuši zakt mantas cilvēkiem, kas ir miruši no mēra vai viņa mājās tukšajās un nav inficējušies ar to. Rihards un Inga pagaidām ir vēl tikai iesākuma posmā, radošajā periodā, kad tiek sapņoti un attīstīti jauni un jauni lavandas pielietojuma veidi. Un tad viens no mūsu tādiem interesantiem veidiem, kā mēs esam atklājuši, ko cilvēki labprāt pērk, ir šie te gaisa atsaidzinātāji. Viņi ir pazīstamo Wunderbaum eglīšu vietā. Te ir tikai dabisks aromāts. Un kā mēs nonācām vispār pie šāda pielietojuma, bija, ka cilvēki daudz prasīja. Mēs tirdziņos tirgojamies. Jums priekš mašīnas ir atsaidzinātājs? Mēs sakam, nē, nav. Tad mēs sapratām, ka interesi ir un uztaisījām vienkārši testam šādu un vienkārši tas aizgāja. Ar lavandu esot vērts draudzēties arī tiem, kam ikdienā ilgākas stundas jāpavada kurpēs. Tiem ziediņiem ir ļoti daudz īpašības, un viena no tām, ko mēs atklājām, kas mums vislabāk patīk un liekas oriģināli, ir apavu ieliekamie. Tad, kad jūs visu dienu esat nostaigājis atnākat mājās, ieliekat savos apavos, šos mēs saucam par apavu maisiņiem, ieliekat apavos, un šīs apavu maisiņš palīdzēs noņemt mitrumu, kas ir dienas laikā uzkrājies apavos, un palīdzēs uzturēt formu, kā var redzēt, ja? Un pie reizes arī, ja tie ir ādas apavu, tad viņi ieļos arī to ādas apavu, to ādiņu ieļos, jo viņam ziedlapiņās ir tā ēteriskā eļļa, kas arī saspiežot vai kustinot viņi izdalās. Un pie reizes noņems nelabo aromātu un pieliks vajadzīgo. Un vēl viens pielietojuma veids esot saistīts ar tādiem brīžiem, kā 24. jūnija rīts, 1. janvāra rīts vai diena pēc dzimšanas dienas ballītes. Šis ir tāds diezgan zināms pasaulē. Saucās acis pilventiņš. Vienkārši pasaka tādu frāzi acis pilventiņš, liekas, kas ir tāds sviestu, kāds pilventiņš, kādas acis, bet būtība ir tāda, ka šajā te audumas pilventiņā iepildītas lavandu ziedlapiņas, viņas smaržo, un tas efekts ir tāds, ka viņš ir nomierinošs, bet arī palīdz pret migrēnu, pret galvas sāpēm. Un viens no tādiem ļoti interesantiem pielietojuma veidiem ir, ka viņš palīdz arī pret pēcballīšu galvas sāpēm, ko tautā sauc par pohām. Ja? Es par to pārliecinājos šogad 1. janvārī pēc ļoti veiksmīgas jaungada sagaidīšanas ar draugiem. Mājās bija diezgan tāda sadrūmusi atmosfēra, likās, ka viss gals klāt, un tad, bet mēs taču esam tie lavandas pilventiņu, ražotāji, paņēma viņu, uzlika šādi te uz acīm. 10 minūtes domāju, gan, ja nebūs, tad vietas, bet pēc 10 minūtēm galvas sāps nost.
Agri vai vēlu, redzot, cik veiksmīgi īstenojies Riharda un Ingas eksperiments, parādīsies arī konkurenti. Taču Rihards un Inga no tiem nebūtu nebaidās. Gluži pretēji, gaida, kad konkurenti dos impulsu aktīvāk sarosīties. Mēs pieejam tai lietai ļoti veselīgi ar tā, ka konkurenti mums tikai stiprina, jo mēs varam izlaisties slinkumā. Un tikko mēs kaut ko padzirdam, ka kāds ar kaut ko tā, mēs uzreiz divreiz sparīgāk daramies. Un šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jebkurš konkurents Latvijā ir vismaz 4 gadus iepakaļs mums. Ja šogad konkurents būtu iestādījis jau kaut ko, tad viņam būtu raža pēc 3 gadiem. Respektīvi, mums ir 4 gadu handikaps. Izpratne par dzīvi un to, ar ko to aizpildīt, rodas jau bērnībā. Tādēļ ir svarīgi, lai bērnu un pusauģi jau tagad spētu apjaust savas spējas un saprast, kur būs viņa vieta nākotnes Latvijā. Kamēr valsts vīrs spriež, kā jauno paudzi motivēt dzīvot un strādāt Latvijā, mazpulku kustība visai aktīvi bērniem un pusauģiem ierāda izzināšanas, radīšanas un pat pelnīšanas iespējas. 2 dodās salasīt kāpostu lapas tegan malu, 3 dodās iet nezāles izraut kartupeļiem un 2 vēl dodās lasīt vaboles pa kartupeļiem. Mārtiņš Poškus jau vairākus gadus darbojas Tukuma novada Zants pagasta mazpulkā. Savu nākotni viņš saista ar lauku darbiem un starp pārējiem mazpulcēniem izceļas ar kārtīgu lauku vīru nerunīgumu un pamatīgumu. Mārtiņš nosvērt stāsta, ka jau 5 gadus pilnībā nodevies darbam krustēva lauku saimniecībā. Man liekas, tas man aizraujoši, man tas ieinteresē visu tehnikas, man vienkārši interesē tehnikas. Un tāpēc es arī tā vairāk, jo dārzeņu audzēšanu var audzēt, bet tas man tik daudz nepiesaist kā tāda traktora un citu tehnikas kaut kāda remontēšana vai kā sēšana graudu, tas man vairāk interesē. Jāskatās, kad beigšu skolu, plānoju iet uz tehniku, mācīties tieši par arī lauksaimniecības mehanizatoru un tad redzēs, ko tālāk, kas notiks. Es domāju, ka īstenībā mazpulku diezgan daudz palīdz, jo tomēr viņš jau iemāca no mazotnes arī iet tomēr tajā laukā iekšā un strādāt kaut ko pats, iestādīt, ka ir tie projekti, kad ir par kaut kādiem dārziņiem, ko katru gadu izdod. Un tad arī tas dod tādu stimulu strādāt. Un es domāju, ka mazpulku palīdz noturēt bērnus Latvijā. Cīnīšos šeit pat Latvijā, lai arī kā ietu. Un uz citu zemi man tomēr Latvija ir dzimtā zeme, un tad arī tajā es palikšu. Kā atzīst Mārtiņa mamma, kas ir arī skolotāja Zantas skolā, viņai esot liels prieks, ka dēlam patīk lauki, kas tik ļoti mīļi ir arī viņai pašai. Tas esot ļoti būtiski, jo jauniešu laukos kļūstot aizvien mazāk, dzimstība mazinoties, un diez vai pēc 10 gadiem Zantē vēl būšot savu skolu. Ir dažādi, bet ir tādi īstie lauku bērni, kas ir, varētu teikt, ar saknēm iedzimuši un vecāki, un ir tādi, es domāju, ka tie arī nepametīs, bet, diemžēl mums te uz vietas darbvietu nav, tās ir tikai zemnieku saimniecības, paši, kas var laukos ķepuroties, dzīvot, kā māk, tad tie arī, es domāju, ka tie arī paliks, bet, viena daļa jau droši vien, ka posīsies prom uz pilsētu. Kamēr Mārtiņš aizņems lauku darbos, citi mazpulcēni joprojām ir vasarā notikušās Vislatvijas mazpulku nometnes iespaidu varā. Noravēt kartupeļus, salasīt vaboles vai iekurināt ugunskura, tas viss mazpulcēniem nesagādā nekādas grūtības. Savstarpēji apceldamies viņi cep desas, tas nekāds pulgunītās tikai drusku pabijušas, garšo vienalga labi. Bērniem esot paties prieks, ka izdodoties pašiem izaudzēt, ko ēdam, pašu roku lolojums tādēļ apēdams pat bez mazgāšanas. Burkānības. Jā, noteikti. Lūdzu, nazīts. Lūdzu, burkani. Mēs bez nazīts. Nē, viņi netīri ir. No kas? Mazpulcēniem nebūs. Nē, nebija tur tīrs ūdens. Ai, kāda piekrišana. Šī gaļas. Lūdzu. Tas ir nekas. Notīri. Nazīši ir, notīri. Burkāns un grauži. Mazpulku darbība nav tikai burkānu vai sīpolu audzēšana. Tie ir arī dažādi semināri, kuros jaunie saimnieki apgūst dažādas zinības, apmainās ar pieredzi, uzzinot, kas un kā labāk sanāk viņu vienaudžiem citā Latvijas pusē. Zants mazpulku vadītāja ir pārliecināta, šī kustība ies tikai plašumā.
jo, piemēram, sadarbība ar dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmumu Ezerkalniņu jauniešos modina vēlmi kļūt par patstāvīgiem uzņēmējiem. Īstenībā tur viņi iemācās to, ka tu strādājot var arī nopelnīt. Viņi drusciņi paplāno, viņi parēķina, ka tas būtu izdevīgi. Un tas jau tāda uzņēmēja darbības pamat ir, jo bez tā jau nevar laukos. Ar šiem te dārzeņu projektiem var tikt tālāk. Tie ir šie te semināri vasaras un tie ir līgumi ar Ezerkalniņiem, kur var arī nopelnīt. Bet ne visiem patīk varbūt tā rušināšanās dārzā. Tad viņi arī raksta projektus par dzīvniekiem, piemēram, par trušiem. Klinta raksta, un pagājušo gadu viņai bija par cāļiem, par vistām. Viņi lika perēt vistiņu, cālīšus, un ļoti, ļoti jauki. Un jau nākamais viņai būs pa suni, viņa jau grib. Tā kā viņai patīk ar dzīvniekiem darboties. Ir arī, kad pēta vienkārši kādus augus, koku. Tur nekas nav jāstāda, tur vienkārši pēta, meklē kaut kādu literatūru, gatavo kaut kādus izstrādājumus no šī koka. Tādu mēs esam šogad pamēģinājuši. Mums ir par liepu, par ozolu, par papeli. Skatīsimies, kas sanāk. Ja lielākā daļa mazpulcēnu pievērsušies dārzeņu audzēšanai, tad Klintu interesē visa dzīvā radība. Pierādījums tam ir skaistajā lauku sētā sastopamie dzīvnieki. Bez vistām un kaķiem te mīt truši, kas ir meitenes pašreizējais izpētes objekts, kā arī kucēns, kas kļūšot par nākamā projekta galveno varoni. Izvēle par labu trušiem bijusi tādēļ, ka tie esot ļoti mīlīgi un jauki dzīvnieciņi. Par daudz dzirdētajām trušu veselības problēmām Klinta galva nelauza. Viņi ir nenormāli mīlīgi dzīvnieki, un viņiem ir garšīga gaļa. Un mēs viņus arī tā kā pārdodam. Protams, gaļu, nevis tādus trušus mēs nepārdodam, bet gaļu veidā. Tā kā viņš neiet kopā. Tik mīlīgi truši, un tu viņus ņem un pārdod. Jā, ir tā, bet piemēram, mums bija viens trusis, kas nodzīvoja 9 gadus, jo mums kādreiz viņi tā kā brīvā vaļā tā kā bija vairāk, un tad viņus tā kā, nevarēja tā savākt. Tagad viņi mums ir būdās un miers, un tad viņus tagad arī var tā kā savākt un visu un tā. Šitais viens no mīlīgajiem trušiem, tas ir tēviņš. Pelēts. Es viņas iesaukusi par pelēts, jo viņam tāda krāsa tā kā vairāk ir. Bet te jau tas nozīmē, ka tu tā nopietni viņiem ņemies, tu visu, ko par viņiem zini. Viņiem tik slimības daudz, viņi ir tādi slimīgi radīgi. Īstenībā man vēl nav tā īpaši tādas slimības bijušas. Es zinu, ka daudziem ir, bet es nezinu, mēs tā kā cenšamies miers tur tā kā neņemt no citiem un cenšamies tā kā uzzināt arī bišķi vēsturi par viņiem, ja kādreiz ņemam, lai nav tur bijušas slimības. Labi, ej iekšā. Un mums tā īpaši nav, bet es zinu, ka ir daudz dažādas slimības, kā piemēram visbiežākā, kas trušiem ir, tā ir acu asarošana, un tad viņiem tie elpceļi tā kā aiziet ciet, un viņi nomirst. Klintai vēl 2 gadi jāmācās pamatskolā, un pa šo laiku viņa būšot izlēmusi, ko darīt tālāk. Atbild uz jautājumu, vai tad meitene nekļūs par truškopu vai vetārstu, patiesi pārsteidz. Vispār nākotnē man bija no bērnības, es ļoti vēlētos, gribēju iet armijā no bērnības. Bet es domāju, ka es dzīvošu laukos, viennozīmīgi laukos, jo man pilsētā nepatīk. Un es bērnības esmu uzaugusi laukos, tā kā, un man viss šeit patīk, man ļoti patīk dzīvnieki. Un es domāju arī, ka es varētu trušus audzināt, un gotiņas man pašai būt un tā. Bet jā, es tā kā savu dzīvi nedaudz arī ar pilsētas saistu, jo es tā kā domāju varbūt kļūt par aktrisi, bet ja tas neizdosies, tad es gribētu būt skolotāju un lauku skolās, nevis pilsētā. Klinta ir pārliecināta, pat ja viņai izdosies kļūt par aktrisi, lauku dzīve pret pilsētas pilnībā viņa nemainīs nekad. Arī darbs ārpus Latvijas viņa nesot interesēs, jo iespēja nopelnīt pietiekot tepat. Visu daru es ar prieku! Suitu novads ir viens no krāsainākajiem Latvijā, gan ar savu izteiksmīgo dziedāšanas manieri, gan īpaši spilgtajiem tautas tērpiem. Pēdējos gados, kopš iekļaušanas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā,
Suitu tradīcijas ir pamodinājušas interesi arī jaunās paaudzes vidū. Spilgts piemērs ir aušanas darbnīca Alsungā. Aust nemācētāji nāk un mācās no pieredzējušajām suitu sievām, kā uzaust villaini, jostu vai vismaz lupatu deķi. Mēs arī patreiz jau nopelnām. Aužam villainis, jo pasūtījums ir ļoti liels, un tagad ārkārtīgi daudz, kas grib arī pasniegt tā kā vīru mātēm, sievas mātēm kāzās. Un arī tagad jau pasūt, jums tur arī paraudzīts aiz muguras, to jūs varēs vēlāk redzēt. Tas ir arī villainis, kur uzsēdz jaunām vīrām un arī jaunai sievai. Ļoti liels pieprasījums. Un tad arī šīs pašās stellēs pagājušā gadā noauda bruņķus visam bērndeju kolektīvam. Tas ir mūsu pašu vajadzībām. Un tā kā patreiz es aužu dvieli, jo dvieļi mums ir austi jau agrāk, un tās segas, ko jūs te redziet, tās ir visas manas mammas austas segas. Aušanas tradīcijas kā visos laikos tiek nodotas tālāk vistiešākajā ceļā. Tās ir gudrības, kuras neapgūt mācību grāmatās. Es ļoti gribu iemācīties aust. Es domāju, ka Aurorai arī tas interesēs. Jau tagad rekātina. Te jau ir no kā mācīties. Te ir daudz sievietes, kas ir iemācījušās, un mums ir priesteris Andris, kas arī palīdz. Kur tas pedāls? Es vēl palaidīšu. Vēl palaidām. Audējai jābruņojas ar lielu pacietību. Vienā dienā te nekas nenotiek, it īpaši, ja runa ir par sagatavošanos aušanai. Pirmā sēga varētu būt pēc gada. Jā, ātrāk es neplānoju. Varbūt, ka tas arī ir par ātri. Jā. Vispirms ir jāatbrīvo telpa mājās, tad ir jāiemācās uzlikt, uzmest visus tos diegus, tad ir jāiemācās arī paminas mīt un tad noteikti ir jāizdomā, ko tad īsti gribās, krāsas un diegi kādi. Nu jā, un tad jāsāk. Tas ir atkarīgs no paša gribēšanas, cik es daudz gribu iemācīties, tik arī es ātri visu apgūstu. Un tad, ja man tas nepatīk, tad tas nekad nepieliks un negribēsies. Suitu etniskās kultūras centra vadītāja Dace Martīnova līdz šim pārsvarā darbojusies pie finanšu piesaistes, rakstījusi Kultūra Kapitāla fonda un dažādu Eiropas fondu projektus, bet nesen arī pati sākusi apgūt amatprasmes. Tā ir nenormāla pieredze, ko es esmu guvusi biedrību vadot, un tie kontakti, kādi tiek dibināti un satikti cilvēki, tas ir vienkārši unikāli. Un, protams, daudz ko es neesmu zinājusi par tām tradīcijām un lietām un par jebko, par tautstērpu, kaut vai izzināt suitu tautstērpu, tas viss ir unikāli. Dace zina, ko tas nozīmē strādāt svešumā, kalpot citiem, un viņai ir savi secinājumi. Es esmu strādājusi Vācijā pusgadu, bet vairs to negribētu darīt. Pietiek ar to, ka esmu Latvijā. Esmu atradusi, man liekas, sevi, savu izteiksmes veidu. Es esmu pilnīgi laimīga šeit, negribu strādāt ārzemēs un kalpot citiem. Es pilnīgi esmu apmierināta ar to, ko es daru. Man patīk darīt to, ko es daru. Darbnīcā tiek rīkotas aušanas nodarbības skolniekiem. Tāpat suitu skolās ir novada mācība, kur bērni jau no mazotnes iepazīst suitu vēsturi un tradīcijas. Suitu sievas ir izsvītrojušas no savas garderobas vakarkleitas un pēdējā laikā uz visiem godiem dodas vienīgi autentiskajos tautastērpos. Nu man taču nolūza tapa mašīnai, motors gan arī izkrita ārā, nu. Bet labi, ka mēs vismaz līdz Alsungai tika. Brauc augšā un sāk gorrāties, un šitā tevi, un es pārbrauc mājās, es saku vīram, nu kaut kas nav, ietīgi mašīna beigt ir. Nu. Atbrauc taisītā. Izpujas viss apakš. Nē, nu kaut kas tur ir, motors ir uz kaut kādām tapām, vai tad es zinu. Es jau tā tiku. Paldies Dievam, ka mēs... Flintstone, bro. Pauls Leimanis aušanai pievērsies pavisam nesen, un jau pēc pirmajiem mēģinājumiem sapratis, ka aušana varētu kļūt par vienu no viņa pamatnodarbēm. Nu, jau atrastamies stellēm otrā pusē, viņš var apliecināt, ar rokām austa drēbe nav salīdzināma ar rūpnieciskiem izstrādājumiem. Rūpnieciski tas nav rokdarbs.
Smeķis viņai teikt, ka tas ir rokdarbs. Viņam pavisam cits raksturs un cita sajūta ir, kad paņem rūpniecisko, liekas, viņš augsts ir. Paņem tādu rokdarinājumu, vienalga, vai vectantiņa to audus ir, vai bērns to ir audz, vai onkulīts, vai vienalga, vai jauna meitene. Paņem to audeklu, to jau jūt, ka kāds viņš ir veidots, un tur ir visādi tur tā aizgājis tas diegs, un tur viņam ir ko skatīties. Tādam rūpnieciskam, viņš ir skaists, jā. Tas ir priekš modes rūpnieciskais, bet šitas ir tāds dāvans un tas siltums, kas nāk no šitam tā izstrādājuma. Tas ir pavisam kas cits atkal. Garajās pie stēlēm pavadītajās stundās Paulam ir piedzimusi viena otra grandioza iecere. Ne tikai savām rokām no ozola, oša un gobas izveidot vienu no pasaulē smagākajām ģitārām, bet arī sasildīt dzimto Alsungu ar paša austu šāli. Tas ir kaut kā 4 kilometri. Tas ir mūža darbs būtībā. Izdarīt to var. Bet tas tā vērts, ir jādomā par to, kā dzīvot un kā nodrošināt savu eksistenci. Suiti uzskata, ka vēl jāizkopja aušanas prasmes, un tad jau varēšot domāt par eksportu. Bet ja Pauls īstenos savu 4 kilometru šāles ieceri, tad Alsunga iegūs arī goda vietu Guinness rekordu grāmatā. Skaties kopā ar Compensa Life. Compensa Life pieder lielākajai apdrošināšanas grupai Centrālajā un Austrumē Eiropā. Vienā Insurance Group.